Esmu Marija Zīmele, pasaules miera skrējienu dalībniece. Pa Daugavpils ielu ir skrējuši 3 pasaules miera skrējieni. 2 no Daugavpils uz Preiļiem un tālāk, un 1 no Preiļiem uz Daugavpili un tālāk. Pelēču iedzīvotāji piedalījās 2. 1997. gada 17. jūnijā, kad miera skrējiena dalībniekus sagaidījām pie Preiļu rajona robežas ar Daugavpils rajonu Kolmustos pie Dubnas upes. Skrējienā piedalījās Osvalds Šņepsts, Ināra Štagere, Marija Zīmele un grupa pelēču jauniešu Kristīne Kačevska, Gita Sileniece, Anita Kačevska un citi. Skrējējus uzmundrināja arī skolas kapela un folkloras kopa skolotāja Romolda Kairāna vadībā. Otrs miera skrējiens, kur piedalījās pelēču iedzīvotāji, notika nesen, 2018. gada 12. jūlijā, kad atkal pasaules miera skrējiena stafetes nodošana notika Kolmustos uz Daugavpils un Preiļu novadu robežas. Pelēču pagasta teritorijā stafetei pievienojās Osvalds Šņepsts un pulciņš jauniešu Armands Kačevskis, Lauris Jasinskis, Māris Jasinskis un citi. Uz Bramaņu un Pelēču ciema robežas bija izveidota dzirdinātava, kur skrējēji varēja atveldzēties ar tīru un garšīgu ūdeni. Par to porūpējās Ināra Štagere, Jolanta Macenka, Elvīra Spūle, Gita Kurme un citi.